Grāmata Havota Levavot, autors Rabeinu Bahja. Latviski tulkojot, siržu likumi šī grāmata saucās. Un te konkrēti šī stundā mēs runāsim par Rabeinu Bahja pašu. Tātad stunda saucās Rabeinu Bahja sirdstāvoklis. Tātad, ko viņš pats atklāja par savām, kas saka, tādām izjūtām, ja, saviem motīviem un vēlmi, ja. Un kāds tas process bija, ka viņš sāka rakstīt šo grāmatu, un kā iespaidā tas viss notika, un kas tur bija pa problēmām. Tātad sākam. Agrāk maz cilvēku bija, kas rakstīja grāmatas, bet bija daudz lasītāju. Tagad ir otrādi. Tagad, ja mums ir datori un kompjūteri un telefoni, tad mēs varam visu no interneta paņemt. Un Rabeinu Bahja pieņēma lēmumu pats personīgi pildīt sirds likumus un pētīt arī tos, cik svarīgi dzīvē ir tos izpildīt, un uzņēmās saistības pildīt tos pašam. Parasti jau viņš kā saka, ja, parasti cilvēki grib uzspiest citiem un daudz ko darīt, ja, bet sev maz. Tādu gadījumu gadās arī. Bet pareizi būtu bijis, ka viss, ko mācāmies, lai es pats pildītu. Drīkst stāstīt citiem, bet ne citus piespiest. Tā tad jāuzmanās, ja, lai nesāktu citus, kā saka, terorizēt. Vajag arī kādu, kas palīdz virzīties uz pareizo pusi. Bahja rakstīja sākumā likumus priekš sevis, ko zināt un ko pildīt, lai varētu turēt sevi paša rokās, nevis citus komandēt. Tad viņš te izsakās. Un svarīgi ļoti ir sevi disciplinēt, un vajag sevi arī paslavēt, nevis vienmēr sevi kritizēt. Tad var krist depresijā, ja vienmēr kritizē sevi. Tad svarīgi arī kaut ko pozitīvu par sevi teikt. Pēti sevi un labo slikto un labojies. Ja? Tad katram cilvēkam mums ir arī sliktās īpašības, ja? Kas arī ir dots, lai mēs tās izlabotu, lai mēs piedalītos kopā ar visaugstošai radīšanas procesā un izlabotu sevi. Tas ir viens no šīs dzīves uzdevumiem. Un beigās Bahja rakstīja grāmatu priekš citiem arī uz daudziem gadiem. Un atvērt gribēja viņš acis visai paaudzei un arī nākamām paaudzēm. Un pamodināt snaudošos un steidzināt arī tos, kas izpilda. Tagad viņš sāk stāstīt par sevi, ja? Un tagad vajag sākt rakstīt. Tad Bahja nolēma, ka nav cienīgs to rakstīt, un ka tas arī nav viņam pa spēkam. Un arābu valoda, ja, kas tajos laikos bija, kā saka, valoda tajā valstī, kur viņš dzīvoja, Spānijā, jo tad tur bija, kā saka, arābi, kā saka, ienākuši un dzīvoja un pārņēmuši varu bija, ka šī valoda viņam par grūtu, lai rakstītu, un gribēja atteikties no rakstīšanas un negribēja atbildību. Tātad, tā ideja it kā bija laba, ja, bet, viņš te sāk domāt beigās, ka viņam tas būs par grūtu un atbildība par lielu beigās. Un domāja, ka uzdevums virs viņa saprašanas un ka viņš nevar visu Toru izpētīt, jo nav tik augstā līmenī, lai to darītu. Tā tad galīgi, kā saka, tā analizēja sevi, ja, un beigās izdomāja, ka, tomēr nav cienīgs to darīt. Vēlreiz viņš te saka, ka nezināja labi arābu valoda, kurā jāuzraksta, ja, un ka tas ir milzu darbs rakstīt ar spalvu. Tajos laikos jau nebija tāda iespēja rakstīt uz kādu datoru vai kaut kā savādāk, bet bija spalva un tintnīts, tāda ļoti vienkārši paņēmieni. Un tas viss virs viņa spēkiem, un viņš nolēma atteikties no rakstīšanas. Tad redz, kā iznāca. Tad te viņš analizē, ka katrs mēs gribam kaut ko paveikt dzīvē, bet parasti
nu, nerealizējam, atsakāmies. Nu, dažreiz tā gadās, jo dažreiz idejas paliek, kā saka, nu, puspaveiktas. Un Bahē sāka domāt, nu, viņš sāk analizēt sevi, ja, tā tad arī, nu, nav cilvēks bez kādām tam negatīvām īpašībām, ja, viņš arī par sevi sāk domāt, un beigās, nu, nonāca pie slēdziena, ka ir slinks, un šis slinkums traucē sākt darbu. Slinkums un tieksme uz slavu traucē sākt darbu. Mēs domājam daudz darīt, bet atsakāmies dēļ slinkuma. Sapņot vienmēr ir vieglāk nekā realizēt. Tāpēc daudzas idejas apsīkst jau sākumā dēļ slinkuma. Nu, to mēs redzam, kā saka, arī mūsdienās, ja, ka tas tā notiek. Bet, nu, te ir tādi likumi, ja, visaugstais, ko ir devis Torā, kas iedzem tāda, kā saka, virsraksta, nedari. Esi uzmanīgs, piesardzīgs, bet ne pār mēru. Tātad, nu, varbūt arī pār mēru piesardzīgs cilvēks. Nē, otrā galējībā, ja, tātad galējība. Galējība ir tāda, kā te daudz, kā saka, tā pieminēts, ja, galējība ir tāda, ka neviens nevar rakstīt, runāt, izņemot praviešus. Tātad, nu, tā ir otra galējība, ja, kur, nu, it kā saka, var, no kuras rezultātā var atteikties no tādiem, kā saka, garīgiem darbiem, pasākumiem. Slinkums un lepnums, kā vod, tas nozīmē lepnums tulkojumā, ka negribas dabūt kaunu, ja neizdosies uzrakstīt pareizi grāmatu, tad no tā arī viņš tur baidījās, ja. Bet, nu, tomēr viņš te stāsta, ja, kad vēselē ir daudz tieksmi uz negatīvo, uz ļaunumu. Negribas pildīt likumus, bet gribas slinkumu un mieru. Grib smiet un dzīvot, tad, nu, tas ir parasti novērojams cilvēkam, tas ir parasta lieta. Un tāpēc cilvēks izdomā jebkuras melus, lai neietu pareizo ceļu. Izdomā, ka labais ir ļaunais un ka ļaunais ir labais, lai noietu no pareizā ceļa un dzīvotos pēc kaislībām. Ja parādās gaisma, tad cilvēks izdomā visu, ko lai neietu aiz gaismas. Mums iecer arā šis ļaunais iesākums, kas ir cilvēkā. Nu, viņš tāds ir, jā. Mums viņš ir, kā saka, jāaptur. Jo, nu, kā saka, mazs, kā saka, cinītis var izaugt par lielu kalnu. Šis iecer arā, ja viņi necīnās, tad var, nu, kā saka, cilvēks zemu krist. Tātad mums ir šis iecer arā, un mums vajag sevi disciplinēt ar palīdzību no visaugstā. Un mums jābūt nomodā šai cīņā ar iecer arā, jo, nu, tā ir viltīga parādība, tāda garīga substance, kas, nu, cilvēku pavadina, ved nost no ceļa, ja, ved uz slinkumu, uz tādām ļaundarībām, ja, un uz tādām tieksmēm, kaislībām. Ja tu izdomā labu lietu, tad neatliec to, bet dari tūlīt. Tātad ļoti svarīgi, ja citi gudri arī saka, kad ja pildi likumi, ja, tad, kā saka, es nolēms, ja, tad to neatliec uz kādu vēlāku laiku, bet dari tūlīt. Jo tikko tu esi nolēms, ja tā iecer arā stāk strādāt ar tevi un atrunāt no šie likuma izpildes. Tad tā iekšējā balss tāda ir, kas atrunā izpildīt šo likumu. Sauc visaugsto, lai palīdz izbēgt no šī iecerā arā, jā, tad vajadzīga visaugstā palīdzība ir. Ļauns šis iesākums un ļoti stiprs ir cilvēkā. Bet Bahē tomēr neapstājās un saprata, ka jāpiespiež sevi, lai uzrakstītu šo grāmatu. Un tāpēc viņš piespieda sevi un noņēma šo savu slinkumu un nedomāja par savu godu arī. Nolēma, ka darīs maksimāli, ko vien es varēšu, viņš saka tā.
un noņēma šo ieceru ārā no sevis. Tad viņam bija tāda iekšēja cīņa tur ar savu ļauno iesākumu. Nu, un tālāk jau viņš jau, kā saka, bija uzvarējis šo ieceru ārā, ja? Un tālāk Bahē sāk apkopot materiālu, sāk plānot galvā. Tā tad vispirms ir plāns, ja, un tālāk tā analīze, ja, un tālāk jau darbs viņam bija, ka viņš ķērās pie darba. Un motīvs viņām bija tāds, ka svarīgi, lai cilvēki labi saprastu rakstīto, un šī grāmata būtu viegli pieejama arī vienkāršam cilvēkam. Tā tad Bahē ķērās pie darba. Paldies!